Es domāju, ka es vairāk netaisīšu tās stulbas video, kur tiek, var sakot, webkamera pret mani pievērst, uzvērst, ja. Bet tagad es izdomāju to, ka es tomēr to darīšu, jo šitā te tēma būs tāda aktuāla nedaudz. Un tā būs saistīta ar diplomu darbu izveidošanu un ar diplomu darbu kā tā. Šobrīd es varu teikt, ka esmu kaut necik pabeidzis vismaz kaut kādus 60% no diplomu darbu scenārija izveidas. Jā, būs arī, var sakot, es arī izdomāju, ka es arī dokumentēšu šo te procesu, kā es uzfilmēšu šo te diplomu darbu kopā ar bildēm. Tādā garā šo te var vispār uzskatīt kā man pirmo entēriju par diplomu darbu. Kāpēc es to darīšu? Tas mērķis ir tāds turpmākajām paudzēm redzēt, kā es esmu čakarējies ar diplomu darbu izveidu, un varbūt pēc kaut kāda neilga laika, kad šīs te diplomu darbs būs pabeigts un prezentēts, varētu kaut vai nu skolai vai arī privātām vajadzībām atstāt materiālus no arī dokumentācijas, tā kā dokumentāla filma par un tādā garā, jo ir iespēja tāda, ka šo te savu diplomu darbu arī atstāšu, ja viņš, protams, ja es uzskatīšu, ka viņš ir pietiekami labs, arī viņu atstāšu Rīgas sporta vēstures muzejam. Un no šajā te muzejā arī pēc kaut kāda neilga perioda, kad viņš tur jau būs izskatīts un apskatīts, novērtēts un saprasts, ja, es arī iedošu viņiem to dokumentālo filmu par to, kā veidojas dokumentālā filma. Jo man liekas, ka arī viņš kā izglītošanās un mācību materiāls varētu derēt. Tā kā jā, šitais ir pirmais entrijs par diplomu darbu. Gaidiet nākamos, un nākamie būs daudz labāk, jo es viņus visticamāk filmēšu februāra beigās. Burtiski man būs līdz asistents, kurš man arī filmē šajā procesā, un kurā es arī komentēšu. Tā kā gaidiet nākamo entriju. Tā kā darba ļoti daudz. Apmēram šīs te diplomu darbu filmēšana beigsies pēc manām domām kaut kur aprīļa beigas, jūnija sākums. Jā, es atvainojos sakot, aprīļa beigas, māja sākums. Jā, un tas arī viss. Labi, liels paldies un visu labu!